Lai gan florbola čempionu tituls jau noskaidrots vairāk kā mēnesi atpakaļ, 16. maijā Cēsuales Lekrings florbolisti sanāca kopā uz tikšanos pavisam nesen uzceltajā Vidzemes koncertzālē Cēs. Seškārtojās Latvijas čempions, kur šo titulu ir izcīnījuši pēdējos 2 gadus pēc kārtas, uz svinīgo ceremoniju bija uzaicinājis Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un komandas ģenerālsponsors Cēsuales. Svinīgās ceremonijas laikā visas puses atskatījās uz veiksmīgo sezonu un uzvarēto finālsēriju, kā arī Cēsuales samainījās ar dāvanām ar florbola komandu. Kā jau ierasts, tika ieskicēta nākamās sezonas plāna un beigās šis svinīgais mirklis tika iemožināts kopīgā fotogrāfijā. Par aizvadītās sezonas izslēgšanas spēlēm savs skatījums bija vienam no komandas pieredzējušākajiem spēlētājiem Andrim Malkavam. Salīdzinām pagājušā gadu pretinieki bija krietni prātīgāki, gudrāki, droši vien tas gads arī pieredzē bija nācis klāt, kad pēc sastāvmaiņas un ļoti labs pretinieks. Man liekas, tāds augsts klases florbols salīdzinoši bija. Kā jums sanāca šī ceturtdaļu fināla sērija? Jums tāda ļoti liela mocīšanās, tur pat varēja būt, ka netiksiet tālāk, beigās pusfināls, fināls ļoti viegli aizgāja. Jā, un play-offs sanāca tā, kad ir tāds teiciens, ja tu gribi vinēt čempionātu, tev ir jāuzvar visi pretinieki. Mēs sanāca absolūti neapskaužāmākais zars, jāpārvar. Un 4. vieta Ķekava, ceturtdaļu finālā, pusfinālā, čempionāta favorīti RTU. Palēnām. Bijām jau solīti no kraujas. Varbūt tas bija tas, kas pietrūka kaut kad sezonas vidū, kad nav tāds, kas tevi tā kā mazliet sapurina. Un kad tu esi nonācis tajā briesmu tūlumā, tu spēj saņemties, savākties, un man liekas, pēc tam mums varēja nākt jebkas pāri, un mēs turētos kājās. Cik dienas svinējās šo čempionu titulu, un šeit Cēsuales droši nepalīdzēja svinēt? Nevar jau to visu atklāt, gāja jautri un interesanti, un kurš jau pagura pīpējot jau uzvaras čempionu cigāru, un kurš pagura jau tikai nākamās dienas vakarā. Bet skaļi, un man liekas, ka Cēsis zināja, ka čempioni ir atbraukuši un kaut kas ir atvests, un jā, bija lieliski. Nozīmīgs notikums sezonas vidū Lekrings komandai bija ģenerālsponsora piesaiste, kas noteikti palīdzēja florbolistiem tikt pie 6. čempionu titulu 20 gadu laikā. Kā jūs paši ziniet, visi tādi sportā jau tā nauda vienmēr ir vajadzīga, un florbols jau nav no tiem sporta veidiem, kur kāds gribētu no lieliem tādiem uzņēmumiem atbalstīt. Un Cēsuales, tas ceļš līdz Cēsualam jau gāja praktiski jau 9 gadu. Mēs visu laiku tāpat aposējāmies par to Cēsualu, bet viņiem tāda beig lielā interese nebija. Interese īsti parādījās pagājušā gada vasarā, kad Lekringa gadījuma pēc Cēsinieks 2013, tas ir tāds, Cēsualas izsludināta nominācija. Un tad pa lielam arī Cēsualas laikam īsti uzzināja, kas ir Lekrings un ko tas nozīmē. Vai tas palīdzēja, es nezinu, bet droši vien, ka palīdzēja. Pēdējos gadus Lekrings spēles ir kļuvušas par vienu no pilsētas apmeklētākiem sporta pasākumiem, un florbols iespējams par sporta veidu numur 1 pilsētā. Sporta veidu pozīcijas pilsētā skaidro Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Man tā grūti varbūt pateikt, tas ir varbūt kaut kāda dažāda apstākļu sakritība, teiksim, spēcīgas varbūt kluba tradīcijas, varbūt arī sporta skolā spēcīgas, teiksim, šī florbola sekcija. Arī es domāju, ka liela loma ir arī pašiem, teiksim, zēniem, jo vairāk vai mazāk visi cēsnieki. Un tas dod to lokālu patriotismu un to, teiksim, to sajūtu, ka tas ir tāds mūsu. Ja tas būtu... Ja teiksim, tā komanda sastāvētu teiksim, no leģionāriem, tad atkal būtu droši vien tā sajūta, ka mēs ejam atbalstam komandu, un tas ir forši. Tik tālu mēs esam, kā saka, patrioti, bet varbūt, ka tas nav tie blakus efekti. Tā sporta skola un varbūt kaut kāds Cēsu novada čempionāts florbolā tagad ir izveidojies jau 3. gadu. Un es domāju, ka tas ir tāds, tas ir tas, ka tā komanda ir vietējie, ka viņi, kā saka, vairāk vai mazāk tādi lokāli patrioti, un tad līdz ar to arī iedzīvotāji un bērni pieņem to kā tādu savējo sportu veidu. Pēdējo 2 gadu lieliskie florbola komandas sasniegumi ir pamanīti arī vienā no pilsētas lielākiem ražošanas uzņēmumiem Cēsuales. Par izveidojušo sadarbību vairāk pastāstīs sabiedrisko attiecību vadītāja Agita Baltbāra. Cēsu florbola komandas Lekrings izvēle ir ļoti, ļoti likumsakarīga.
Pirmkārt, no mūsu abu kopējās mājas cēsis un manis pieminētā prioritāte cēsī no mūsu puses. No otras puses, protams, šie komandas sportiskie sasniegumi, izcilie sportiskie sasniegumi, kas teiksim, mums nelika šaubīties nevienu mirkli par atbalstu jā vai nē. Un par to, ko Normunds pieminēja, ka teiksim, mēs esam uzstādījuši mērķi, ka komandai ir jāvinnē. Protams, ka tas nebija tāds cirtiens ar kāju zemē. Protams, ka tas bija tādā appusēja saruna ceļā, kamēr mēs nonācām līdz tam, kāda ir komandas mērķi, kāda ir pašas komandas attīstības plāni. Un tajā brīdī, ja komanda plāno un mērķiecīgi un strateģiski virzās uz šo čempionu titulu, tad, protams, ka mēs no savas puses atkal darījām visu, lai palīdzētu līdz tam nonākt. Cik ilgtermiņā plānojat sadarboties ar florbolu? Šobrīd es jau arī minēju, ka mēs tādā ejošā vilcienā nedaudz ielicām sezonas vidū. Un šobrīd mēs strādājam uz šo sezonu un nākamo nosacīti. Tad mēs atkal apsēžamies pie viena galda, pie pārunu galda, un tad atkal runājam, teiksim, uz priekšu par kaut kādiem ilgtermiņa sadarbības plāniem. Visbeidzot, sveikšanas ceremonijā izskanēja vēl viena ideja, kā Lekrings varētu attīstīt savu sadarbību ar Cēsu alus uzņēmumu. Izskanēja šis teiciens, ka varētu Cēsu alus izdot Lekrings alus līniju, tas vairāk kā joks, jeb? Ne, pie tā jautājuma īstenībā ir strādāts, jo, teiksim tā, Cēsu apvidu Lekrings ir diezgan populāra komanda. Es nezinu, vai Latvijā un Vidzemē viņi ir, bet Cēsīs viņi ir populāri un bija tā doma, ka varētu pamēģināt izdot kādu, neteiksim, jaunu alus šķirni, bet apvienot kaut kādu Cēsu alus šķirni, kurai uzlikt virsū to Cēsu alus Lekringa emblēmu un mēģināt tādā veidā kaut ko darīt, bet tas ir vairāk jautājums Cēsu alum, jo tā jau viņa kompetence. Piedāvājums vai ideja veidot šķirni ar nosaukumu Lekrings nav nereāla. Bet, protams, ka mēs neesam uz to vēl skatījušies tā nopietni arī teiksim, no biznesa viedokļa. Pagaidām tas ir tādā ideju un sapņu līmenī, tāpēc es tā īsti konkrētāk šobrīd neko vēl neteikšu. Tikmēr paši spēlētāji vasarā uz lauriem neguļ un jau drīzumā sāk gatavoties nākamajam posmam. Jūnijā savāksimies, sāksim jūnijā trenēties, tagad ir vēl pusmēnesis jāizbauda atpūta, kaut ko darams, pa kurš ko spēlē volejbolu, futbolu, kurā es zinu, ka neviens principā nesēž, neatpūšās. Tas sports mums jau ir iekšā. Un jūnijā nāksim kopā, skatīsimies, kas ir. Skatīsimies, vai Gatis Valmieras puisis paliek vai nepaliek. Un gribētos, lai paliek. Tad jau skatīsimies, kas tur tālāk.